Ziemassvētku vakars te jau klāt, un ir laiks padomāt, ko mēs šogad celsim svētku galdā. Maiznīcas Dona devīze šogad. Ziemassvētki ir visur, tos var sagaidīt mežā starp eglēm un čiekuriem, mielojoties ar Donas ceptajiem gardajiem pīrādziņiem un piparkūkām. Vai arī Ziemassvētku vakars mājās pie skaisti klāta galda, kuru bez jau tradicionālajiem ēdieniem rotā Donas konditories īpašie izstrādājumi, Ziemassvētku torte, Ziemassvētku rulete un īpašais Ziemassvētku pīrāgs ar aprikozēm vai, piemēram, gardie Donas kēksiņi. Kas tad īsti ir Donas Ziemassvētku kūkas? Izrādās, ka atšķirība nav tikai nosaukumā, bet gan garšā, jo to biskvītos ir iestrādātas visiem tik labi zināmās piparkūku garšvielas. Tradicionālās piparkūku garšvielas, kas tām dod īpašu garšu un aromātu, iestrādātas arī Donas Ziemassvētku pīrāgā, kā arī gardēži tās pavisam nedaudz sajūtīs Donas kēksiņos ar marmelādi. Ja atmiņā vēlaties atsaukt bērnību, tad noteikti paprātam jums būs rūķu cepumi, kas daudziem asociējās ar vecmāmiņas gatavotajiem. Ļoti gardas ir arī Donas piparkūkas, jo pagāja krietnes laiks, līdz Donas kolektīvs atrada to īsto garšu. Jāteic, ka nemazāk gardas tās padosies, ja no Donas mīklas paši tās gatavosiet māju, pildot ar pikanti maigo piparkūku aromātu. Un kas gan tie par svētkiem, ja galdā netiek celta gardā Donas maizīte, kas gatavota pēc sentēvu receptēm, pilnīgi dabiska bez konservantiem, skābinātājiem un ēvielām. Lielākais Donas lepnums ir rudzu un salckābā maize. Svētku kukulīšos ir iestrādātas rozīnes, aprikozes un sēkliņas. Visi Donas gardumi veidoti pēc īpaši izstrādātām receptēm, kurās iekļautas ne tikai kvalitatīvas un garšīgas izeivielas, bet arī mīlestība, laba vēlējumi un ziemas noskaņa.